līdzīgi kā Jūlijai, man piedzima bērns. Nu, man nepiedzima, man sievai piedzima. Bet bērns ienāca manā dzīvē, un es sāku rūpīgi domāt par izglītību. Man bija tāda privilēģija, ka man dzīvē bija daudz brīvs laiks, lai par to domātu. Un es gribu jums paskaidrot, kāpēc es, kā būdams IT cilvēks un investors, pārgāju uz izglītības jomu. Es tiekos ar daudz cilvēkiem tagad, un es viņiem visiem prasu vienu jautājumu. Es viņiem prasu jautājumu, kas ir pats svarīgākais, ko iemācīties skolā, beidzot vidusskolu. Un es arī pierakstīju viņu atbildes, lai saprastu, kas ir pats svarīgākais. Kurš viņš to spēli? Jums jāuzmina, kas ir vispopulārākā atbilde. Komunikācija. Bet es nevaru tagad parādīt, jo man slaidā ir visas uzreizēm. Ja? Komunikācija, vēl kādu minējumu. Pašapziņa. Sadarbība. Problēma risināšana. Tur ir roka pacelta. Visi pieaugušie tik nepieklājīgi, ja, it kā, kur jaudietis ceļ roku. Iemācīties, mācīties. Lieliski. Nav jāceļ roka, es tikai tā. Vēl kāds variants ir? Nodokļu optimizēšana. Es ieliku top 8, jā. Un atbildes ir šādas. Atbildes ir tādas, ka pats svarīgākais, ko cilvēki piemin, tas ir sevis pazīšana, sevis izzināšana, saprast, ko tu vēlies, un saprast, kas ir tavs aicinājums. Pēc tam ir nodokļu optimizēšana, tas ir reālās dzīves prasmes, ko cilvēki prasa. Pēc tam ir pašmācība, tas ir iemācīties mācīties. Tāda ir raksturs un vērtības, jo es gribu, teiksim, lai mans dēls būtu drosmīgs, lai viņš būtu neatlaidīgs, lai viņš cītīgs būtu, kritiski domājošs. Ne? Vēl arī svarīgs bija emocionāla inteliģence, kritiskā domāšana pat par sevīm, lai nepazaudē ziņkārību, lai turpina būt ziņkārīgs. Un 8. vietā īstenībā bija kaut kas cits, bija sociālās prasmes, bet es ieliku akadēmiskās zināšanas, tāpēc, ka es gribēju uzsvērt uzmanību, kad tieši 0 cilvēki pateica, ka viņi vēlās, lai zinātu mans bērns, kādā secībā ir latviešu strēlnieku ziemas kaujas. To pateica 0 cilvēku. Un ar to es sapratu, ka man ir liela problēma, kad es negribēju, lai mans dēls iet attiecīgi skolā, kur orientējās uz akadēmiskām zināšanām, kur ignorē kaut kādas rakstura īpašības, kur ignorē sociālās prasmes un ignorē to, kas mums ir svarīgs. Un svarīgas dzīves prasmes. Un es ilgi domāju, meklēju visādas skolas Latvijā, un mēs sievu neatradām. Līdz mēs atradām vienu skolu ASV. Un tad mums bija jautājums, vai mums pārvākties dzīvot kaut kur citur, kur ir tāda skola, vai arī uztaisīt šo skolu Latvijā. Mēs izvēlējāmies uztaisīt viņu Latvijā, un kopš šī septembra viņi ir sākusi darboties. Un šī skolai ir ļoti skaidri definēta misija. Viņa ir ļoti atšķirīga no pārējām skolām. Viņas misija ir iedvesmot katru, kurš ienāk pa Aktona akadēmijas durvīm, atrast savu dzīves aicinājumu, kas var būtiski izmainīt pasauli. Un mēs saprotam ar aicinājumu, starp citu, ko daudzi vecākie dzirdu saka, viņi saka, es gribu, lai viņš var iestāties labā universitātē, ja? Viņiem ir svarīga profesija, viņiem ir svarīgi, lai mans bērns saņem daudz naudas, un viņš var viņu saņemt daudz naudas, ja viņš dara kaut ko, kas ir vajadzīgs pasaulē. Ja, es gribu mediķis, varbūt jurists vai varbūt vēl kaut kas. Citiem svarīga ir misija. Ja? Galvenais, lai tu dari, ko tu mīli, ja? Un dari kaut ko palīdzīgs pasaulē, kas palīdz pasaulē. Citam ir svarīgs, lai viņš dara vienkārši tas, kas viņu aizrauj. Mums Aktona akadēmijā mēs saprotam jēgpilnu dzīvi kā dzīvi, kurā mēs izmantojam savus talantus, darot to, kas mums patīk, un risinot kādu pasaules problēmu vai izmantojot kādu iespēju pasaulē. Un mēs to darām caur 3
galvenajiem mērķiem. Mūsu galvenie mērķi ir iemācīties mācīties. Un to mēs darām caur to, ka mēs dodam viņiem daudz atbildības, un mēs dodam viņiem resursus un rīkus, kā piemēram smart mērķus, kas viņiem ļauj pašiem risināt problēmas un pašiem mācīties. Un viņiem katram savs individuālais mācību plāns, ko viņi arī sastāda, un individuālais ceļš mācībās, nevis pēc to, ka 3. klasē jāzina šitais un šitais, tādā priekšmetā. Otrais mērķis ir apgūt, mācīties darīt. Tas ir apgūt reālās dzīves prasmes. Nodokļu optimizācija ir reāla dzīves prasme, kas ir svarīga, ko mēs 1. klasē mēs nedarām, ja, bet kaut kad noteikti būs. Finanšu pratība, emocionālā inteliģence un visas pārējās lietas, ko mēs saprotam, ko mēs iespējams mācāmies. Tagad mēs kā pieaugušie daudz ejam uz kursiem, mēs ejam uz 30 gados, 40 gados, 50 gados ejam uz kursiem, mācāmies šitā, vot un tā. Un tās lietas ir viss, ko reāli cilvēks var iemācīties arī skolas laikā. Un trešā lieta ir mācīties būt. Mācīties būt varonīgam, mācīties būt neatlaidīgam, mācīties būt pacietīgam, mācīties būt drosmīgam. Un tās ir rakstura īpašības, ko es vēlos savam dēlam un kas ir manā skatījumā pats svarīgākā lieta, ko es vēlētos no skolas. Un es jums gribēju nedaudz parādīt, mums ir tikai no sākuma skola tagad, bet es jums vēlējos parādīt, kā izskatās Aktona akadēmija, Aktona akadēmijas vidusskolēni. Tie ir, jo Aktona akadēmija radās 2009. gadā, tā kā mums ir arī pirmie absolventi, un tādas skolas ir 350 pasaulē. Baltijā viena. Un vai var nospēlēt video? Es uzspiedīšu next, tad būs video vai nebūs? Tur ir video, ja? Šitais video, ja? Super. At my old school, a traditional school, there was a lot of testing. There was testing before finals. There was finals. In traditional school, people were very just get the good grade, and then that was all that mattered. But people here really care about finding their calling and really working hard and having good friends. Launchpad is a place where kids can be themselves and have the freedom to learn what they want, when they want. We're never all working on the same thing at once. Even if it's a similar original project, everyone can kind of make it their own. If you're able to go out and do something without having anyone pushing you, then you're going to be a great fit for Launchpad. A lot of the time that we spend here, we spend doing quests or projects, and they're always focused around something specific that you don't learn in other high schools. Because of some of the quests that we've done here at Acton, I'm now comfortable with budgeting out my money, pitching a job, knowing how to look for a job, and figuring out what I want to do in life. The thing about Acton is that you start doing great things now. You start learning and failing and figuring out what you want to do now, so you don't have to wait for college to do that. Launchpad offers apprenticeships, which means that if we're interested in something, we think something could be a potential passion for us, we are given the tools and the time and resources to explore that. It truly is just amazing to have that first-hand experience. It also will help when I go to college because not everyone has the chance to do that kind of thing. It makes you more unique. And so when I apply to college, it will make me stand out and be more likely to get accepted. If you can go home and not think about Acton and this new form of education for 24 hours, then maybe Acton's not the place for you. But if you find yourself thinking about it or curious and wanting to learn, then definitely take that next step. You'll realize that things happen here that don't happen anywhere else. This community really does get things done and change the world. Right now, we're just at the very beginning of Launchpad, and we're only growing stronger. And soon, we're going to have a community that's full of people who are all learning to be who they want to be. So it's a great idea to get involved now.
Tas ir Amerikā un vairākās aktoru akadēmijas skolās, kuras ir izauguši līdz vidusskolai. Kādreiz tas būs arī Latvijā. Un varam iedomāties, ka ir citi jaunieši, kur ir pašmotivēti. Viņi zina, ko viņi vēlās, viņi pašmotivēti, viņi var iet un darboties. Un, protams, mēs izveidojam šādu vidi, tad viņi var nākt tur. Bet es uzskatu, ka tas ir visos mūsos iekšā, visos bērnos ir ģēnijs, un visi bērni ir spējīgi izaugt līdz tādai vietai, kad viņi ir pašmotivēti un ka viņi var labi darboties un sasniegt savus mērķus. Kā tie jaunieši tajā aktoru akadēmijā. Un es savā izaicinājumā izveidot skolu, es runāju ar daudz cilvēkiem. Viens no šiem cilvēkiem ar izglītību saistīts man iepazīstināja ar tādu Octalysis frameworku, kas ir pēta motivāciju. Motivācija vēl joprojām ir nepietiekami vai slikti izpētīt zinātni. Mēs par motivāciju zinām daudz, bet ļoti daudz arī nezinām. Bet šajā frameworkā to izmanto spēļu veidotāji, bet viņu var izmantot arī savā dzīvē. Jo tu sasniedz kaut kādus mērķus, kas tev ir svarīgi dzīvē, izmantojot gamification, izmantot spēļu metodus un izmantojot motivāciju. Un es apskatīju aktoru akadēmijas metodas, ko mēs izmantojam 8 motivātoros, ko viņi sadala. Un man ir 5 sekundes palikušas. Es redzu, tā kā mēs esam pietiekoši maz, lai, ja jums interesē, kā mēs daram lietas un kā mēs izmantojam katru no tiem motivatoriem, lai jaunieši izaug pie pašmotivētiem cilvēkiem, tad jūs varat nākt pie manīm un mēs būšu ļoti priecīgs pārunāt. Un šīs ir dažas no mūsu pārliecībām. Ar šīm es varu atstāt, jūs varat viņas palasīt un jūs varat droši vien uzdot man jautājumus tagad. Lūdzu. Jā, ir. 650 eiro maksā mēnesī, var pieteikties, kur QR kods ir, bet var pieteikties pie manīm arī vienkārši. actonriga.org. actonriga.org. Kāds izskatās tas skolnieks, kas atnāk pie jums? Kāds atnāk startā? Vai drīzāk jāprast, kāda izskatās tie vecāki, kas atnāk pie mums. Tāpēc, ka tie vecāki ir vecāki, kuri tic savā bērna spējām. Tas nozīmē, ka viņi ir vecāki, kuri saprot, ka viņa bērns kļūdīsies un kuri ļaus viņam kļūdīties. Tie nav vecāki, kuri mēs dzirdējām iepriekš stāstā, kur atnāca bērns ar papīra lapu, ja man vajadzēja papīra lapu, man nav papīra lapu, ko man darīt, vai ne? Un tad vecāki viņam visu sagādā viņa vietā. Mūsu vecāki ir vecāki, kuri ļauj bērniem pašiem piedzīvot pieredzes un mācīties no savām pieredzēm, nevis no to, ka viņi viņiem kaut ko stāsta un lasa lekcijas. Un tie ir vecāki, kuri arī tic, ka pareizie jautājumi ir svarīgāk nekā atstāstīt atbildes. Un tie ir vecāki, kuri arī tic, ka raksturam dzīvē ir daudz lielāka nozīme nekā akadēmiskajām zināšanām. Mums ir tādi vecāki, bet daudz vecāki ir citādāk, un viņiem tradicionāla izglītība ir piemērotāka. Bet bērni, ja vecāki atbilst, tad bērni viņi izaugs par lieliskiem varoņiem.